nāks sēt hip-hop pie deniņiem vadu. Mana māte aizgāja, kad man bija 9 gadi. Tas laiks ātri pagāja, nebija labi. Asars acis aizklāja, pārņēma mani. Sirdī rēt tik daudz kā mēnesī krāteri bieži vaicāja Dievam, kad nesīs tas pāri tiem mākoņiem vasarā, jo tur debesīs māte ir. Sākoties asarām tās nolīst kā ķaņos lietus. Tagad prātoju viens, kāpēc tik sliktas lietas notiek ar labiem cilvēkiem. Pārdod man prieku, lūdzu garām gājējiem stāvot uz ielas. Mānos es bieži, uz sejas smaidu, samākslotu lieku. Karogs sārtos kārtoju viegli, lai pieminētu aizgājušās mātes svēto dienu. Norī savas bēdas, tās paliek tevī iekšā, bet negruzies bērns, tev visa dzīve vēl priekšā. Gan aizdīs rēdz un tad paliks arī vieglāk, es uzvedos kā ēms, ka dzīve mani iegāž. Cilvēki mēdz nogrimt no kauna, nomirt dēļ ļauni. Mēs tak pie vēl nevaram piedzimt no jauna. Mana bērnība pagāja, ka nebijusi, kad atmiņas glabājas te miruši. Tāpēc, ka kāds dienas ritms ir vienāds, kad tos časis pie sienas, citas kā vienmēr garlaicīgi. Mani žāls šitas ir piemērs, pamatīgi dzīvu piši, te pat nepaliek vieglāk, jā.